Nāk apskaties, vai es esmu kadrā. Labdien! Šodien apskatīšu sausā uzturu devu numur 5. Šeit rakstīts, ka iekšā būs gaļa ar dārziņiem. Mēs jau nošokējāmies, jo šajā gaļā ar dārziņiem ir iekšā gandrīz vai 1000 kalorijas. Taisam vaļā. Gaļa ar dārziņiem. Viņu var gan sildīt, gan arī ēst uzreiz. Tāpat kā iepriekšējā bija cukurs, karote, kafijas, tējas un arī mitrā salvete. Maza paciņa ar studentu brokastīm, mandeles un rozīnu. Tādu pašu ievārījumu kā pagājušreiz, prikozes un arī medus. Mazā saspiestā rupmaizīte, sildi elements ar sauso spirtu un sērkociņiem, rīsu putra ar bekonu un sieru. Pēdējais, kas iekšā ir saldumiņš teātra ledenis. Uzvērīsim ūdeni un tad arī uztaisīsim putru un dzērienu. Man izsniedza labu katliņu. Šeit ārā vējains. Labi, šitos plocīsim šitos uz augšu. Statīvs. Paņemsim tabletītes. Šeit ir 4 spirta tabletītes. Kamēr mums tur kaut kas sildās, pagaršosim mandeles ar rozīnēm. Nemāku attaisīt. Liels mandeles. Viņas ir diezgan izkaltušas. Gan tās mandeles, gan rozīnas. Kristīna, man ir karsti! Tā ir Kristīna, viņa ravē, viņai ir jāstrādā, bet es tikai izklaidējos. Gribu rozīnes, taisīsim kafiju. Iebēšu kafiju, neskapē, parastā. Šeit bija problēma, ka nebija piena. Visu miskasti liekam apakaļ lielajā maisā. Cukuru gan viņi neskopojās. Vienu karotīti. Mums ir 2 cukuru pakas, kopā 40 gramu, 4 neskapē kafīņas. Vēl ir arī viena parastā Lipton tēja. Šīs ir mitrās salvetītes. Labi, attaisam teātra končus, Laimas teātra konfektes, tādas veikalā neesmu redzējis. Ceru, ka viņas nav piparmētra, man nepatīk tās piparmētra ledens. Nedaudz izklasušas. Jep, tās ir piparmētra ledens. Liekas, ka agrāk piparmētra ledens bija savādākā iepakojumā, un tāpēc es nekad ziņām neuzķēros. Uzēdīšu pirkstu riekstus. Domāju, ka ūdens jau būs uzsildījies pietiekami daudz, man te ir krūzītē kafija un cukurs. Tagad liešu klāt. Tā maisam. Jā, bļodiņus paņēmu no mājām, jāslikt. Nav nekāds trauciņš, kurā iebērt tos rīsus. Vienīgais var izēst konservus un tad taisīt konservu bunžā. Ļoti smirdīgi, tāpēc, ka tur ir stiers. Izskatās ļoti interesanti. Izskatās, ka tur ir kaut kādi zaļumiņi, stiera pulveris. To pašu bekonu gan es neredzu nekur. Samaisīšu, lai viss tur ir. Zaļumi ir ļoti daudz. Taisam vaļā gaļas konservus, jo viņas nevar sildīt, ja viņi ir aiztaisīti. Ņemam nākamo spirta tabletīti. Tagad sāku domāt, vai es vispār pareizi daru. Neatceros, kā es uzsildīju iepriekšējo. Tas fonā, vai tev tas neprātē? Tad man liekas, ka man gaļa ar dārziņiem ir gatava, bet ir tagad neliela problēma, jo es sildīju viņu ar visu bunžu, un tagad ir bunža diezgan karsta. Tas nozīmē, ka man ir jāpagaida, kamēr pavisam izdeg spirtiņš, un tad es varu arī pagaidīt, kamēr atdziest pati bunža, lai es varu viņai pieskarties. Sāksim ar rīsu putru vispirms. Viņa ir nedaudz piesējis, bet ļoti šķidra. Ja jūs atceraties, pagājušajā pakā rīsu putra bija saldā rīsu putra, viņa bija ar melenēm. Tagad var paskatīties, kāda viņa izskatās. Smaržo labi, smaržo pēc ādažu čipsiem. Labi, pagaršojam. Ļoti interesanti. Neesmu nekur šitādi ēdis tāļā rīsu putra, bet ļoti labi iet kopā visi tie zaļumiņi ar to sieru. Kristīna, nāk pagaršot. Izstās pēc pipīčušu mērcītes. Rīsi ir jocīgi, vai ne? Rīsi ir miltaini piegaršu. Tā ir zupa. Īstenībā ļoti garšīgi, es teiktu. Es gribētu, kaut veikalā varētu nopirkt tādus paciņus. Ej, atpakaļ pie darbiem. Tagad pagaršosim kafiju. Man jau liekas, ka uz šitik lielu krūzi vajag 2 paciņas tās kafijas, jo sanāk diezgan švaka. Īstenībā konservu bunģi ir pietiekami vēsi, jo vienmēr bail konservus taisīt vaļā, jo viņi šķīst pa gaisu. Attaisīšu arī rupmaizīti mūsu vakuma maizīti, kuras pagājušais nevarēju attaisīt. Kristīna, tev nezis ir? Pagaidi! Moši, ka es attaisīšu. Nē, neattaisīšu. Skalpeli. Nes šeit nav iekļauts. Tas jau laikam katram ir līdz mežā. Tad maize. Un atkal viņi ir super salipusi kopā savilti. Rupmaize ir ļoti salda. Labi senis nāk. Tā, normāli karot ar gaļiņu. Smaržo labi, nesmaržo tik ļoti pēc kaķibarības kā citas visas šīs bunžas. Garšo arī ļoti labi. Šeit redzu diezgan daudz sīpoliņi ir, burkāni. It kā uz paciņas bija rakstīts, ka ir arī bietas, bet no bietēm te es neko neredzu. Bet ļoti garšīgi. Skožam rupmaizi. Ritīgi jamī. Kristīna nāks pagaršot. Pirmo reizi mums ir šovā neatkarīgais degustētājs. Kristīna, visi var pieteikties uz šo pozīciju. Smaržo ļoti labi.
Paņem viņu papmaizi. Ārprāts. Kā viņi izskatās? Viņi pielika klāt. Ārprāts dievs tā maize. Viņa ir tā kā keksiņš, ne? Jā, Prasēts drupaina. keksiņš. Atpakaļ pie darbiem. Lai sētā darba daudz. Vienīgais, kas mums vēl ir palicis, ir daudz lapsenes, medus un aprikožu ievārījums. Aprikožu ievārījums tūlīt pagaršošu. Lai gan mēs jau viņu ēdām, tāpat gribu viņu apēst arī šoreiz. Jā, gardi gan. Man laikam garšo aprikozus. Jā, es teiktu, ka šī paka bija ļoti garšīga. Labāk nekā iepriekšējā, jo tā rīsu putriņa bija superīga. Arī šie dārzeņi bunžā bija ļoti labi. Šo ir ražojis saldus gaļas kombināciju. Iesaku paku labāk numur 5 nekā iepriekšējā, kas mums bija. Paldies par uzmanību. Izbaudiet vasaru. Čau!